savu pirmo kameru. Tas ir Nikons. Kopš es šo te nopirku pirmo reizi, kad biju Amerikā 2001. gadā vasarā un iemīlējos Nikona produkcijā. Pēc pārgāju uz kanālu, jo es paliku dusmīgi uz Nikonu. Ja, dažreiz vienkārši notiek šķiršanās. Jūs ziniet, jā. Dažreiz mūsu mīlestāsti beidzās tā. Mans tas mīlestāsts ar Nikonu beidzās tā, ka es Nikonu pārdevu. Es biju nopirkusi pilna rāmja Nikonu D610. Viņi bija uztaisījuši brāķi, kuru viņi neatzina. Un es domāju, ja jau viņi ir tādi, tad man viņus vairs nevajag. Tad es eju pie viņu konkurentiem un es ņemu to citu. tā notiek. Kaut arī man ļoti patīk Nikona krāsas joprojām. Katra tā kompānija ar kaut ko izceras. Un Nikonam ir ļoti īpašs kaut kas tāds, kādā veidā viņi zilā sarkanā krāsa ir, ko viņi protu parādīt. Tas ir viņu sensoram ļoti tāds, vai sensoram vai visai tai sistēmai, kas man patīk. Un šo te es dabūju nomainīt pret citu, vienkārši tāpēc, ka man viņa sabojājās. Un viņi, protams, arī ir ar filmiņu. Tās ir vienkārši fotografēšanas sistēmas dažādākās, un katrai sistēmai ir savi plusi, savi mīnus. Un kā jau ar visu dzīvē, tad mēs domājam, kas ir tie plusi, ko es gribu, un tie mīnusi, ar ko es esmu gatava maksāt. Tas ir, kādā veidā mēs izvēlamies. Šī te saucās arī point and shoot, tā kā, var teikt, notēmē un nospied podziņu un var teikt, šauj. Es esmu cilvēku fotogrāfs. Tā man sākās tā mīlestība uz cilvēku fotografiju, piemēram, šāda te tipa. Ka cik nu vien iespējami tuvu var sejai, tik arī tuvu fotografēt. Tas ir tas, kā man patīk fotografēt, jo ko es gribu pēc tam atcerēties? Es gribu atcerēties sava bērna acis, smaidu, sejas vaibstus un to visu, kas ir ļoti, ļoti dārgs priekš manis personīgi. Un tie cilvēki, kas man dārgi. Tā kā vienkārši tas ir tas, kāpēc es vispār iemācījos fotografēt. Vai arī, piemēram, rekur šitāds te, vienkārši dievīgi. Priekš manis viņas ir ļoti dārgas sirdī.